Es esmu kadrā. Sveiki! Atrodos Latvijas fotogrāfijas muzejā, kur šobrīd notiek izstādes atklāšana. Un izstāde ir par Kārli Lakši un viņa fotogrāfijām Latvijas Mākslas akadēmijā. Izstādes nosaukums ir Es būšu mākslinieks. Un līdzās viņa fotogrāfijām, kas ir pamatā tapušas Mākslas akadēmijā, ir arī Mākslas akadēmijas studentu darbi no procesa Mākslas akadēmijām. Čau, Valdi, tavs bildes ar te ir? Jā, te ļoti daudz man bilžu ir. Kā tev, Valdi, skatoties šīs šodienas fotogrāfijas, ko veidojuši Mākslas akadēmijas studenti, tā skaitā tu un Kārlis Lakše? Kā tev liekas, vai tā dinamika ir mainījusies Mākslas akadēmijā? Es domāju, ka viņa pilnībā nav mainījusies, ka tā dinamika un tas dzīves ritms ir bijis tieši tāds pats tajos laikos, kā mūsu dienās. Un prieks skatīties Lakšas dokumentālos kadrus ar, piemēram, maniem kadriem. Es domāju, ka tas dzīves prieks ir gan tajās fotogrāfijās redzams, gan mūsdienu fotogrāfijās redzams. Un pa lielam, es domāju, tas laika nogrieznis vispār nav jūtams. Pēc manā skatījuma, atrodoties un mācoties Latvijas Mākslas akadēmijā. Vai kādi jautājumi tev uzdot? Vai tu vari pastāstīt, kāpēc Kārlis Lakše ir galvenais varonis šajā izstādē? Tieši šī skaistā stāsta, kas ir šis sapnis par mākslu, ka es būšu mākslinieks. Viņš sapņoja, ka mākslinieks tas būs glaznotājs, bet viņš laikam neiedomājās, ka viņi kādreiz varētu jau arī citādākā aspektā. Un šī saspēle starp šo glezniecību un fotogrāfiju, viņi jau ik pa laikam izspēlē, un viņi joprojām ir saistoši, viņi joprojām ir tādi neatbildētie jautājumi, vai tam tā būtu jābūt, vai tas tomēr ir katrs savā lauciņā, bet es nezinu, man liekas, ka mēs zinām ļoti daudz radošu cilvēku nodarbojas ar dažādām mākslas sfērām un sekmīgi. Un Kārlis Lakšs ir viena no mūsu lielajām kolekcijām, kas guļ mūsu tur aiz durvīm krājumā un nekustināt, un mēs gribam to savu krājumu parādīt, un mēs varam parādīt pa mazam stūrītim, tad kāpēc ne šis? Vai tā glezna fonā ir Kārļa Lakšas darbs? Jā. Un otrs oriģināls vitrīnā. Pēc viss spriežot, viņš laikam ir bijis caurkritis gleznotājs. Nē. Tomēr kā fotogrāfs bijis veiksmīgāks. Nevarētu teikt, ka caurkritis. Es drīzāk teikt, ka tās ir tādas smagas apstākļu sagadīšanās, jo pamatā finanses iespēju dēļ viņš vienkārši nevarēja pabeigt studijas.
Cik daudz vispār ir viņa glezniecības darbu kaut kur apzināti vai pieejami? Sakot, nezinu. Šis viens ir no privātas kolekcijas, otrs Jākapa galerija, ka mums tiešām šie cilvēki teica, mums ir Kārļa Lakšas gleznas, un tālākais ir, ka viņas tiks izstādīts šeit. Bet, teiksim, šo glezniecības daļu mēs neesam pētījuši, neesam apzinājuši, lai gan abiem deponētājiem tagad ir interesē pasakot līdzi Kārļa Lakšas daļradē un paskatīties, kas vēl ir. Jo Kārlis Lakšs ir daudz arī gleznu reprodukcijas fotografējis, kas mums krājumā ir, līdz ar to daudz ko varētu no tā atšifrēt. Paldies! Tu domā par to gleznu? Nē, tā glezna. Bet viņam bildes ir smekīgi. Man liekas, ka kā gleznotājs un vajag augstas viņa nevērtē, ja šito redz. Ne, bildes ir interesants, jā, bet glezna tā. Vai kaut kā pastāstīs? Kā tev, Artur, iekārtojums, ņemot vērā šo sarežģīto nelielo telpu, kā tev liekas, kā ir panācis rezultāts? Tas, kas ir vitrīniņās, tas ir forši, bet tas, kas attiecas uz maisa audumu, tas tā ļoti tieši. Runa ir tātad par to sienu ar studentu darbiem. Un par šito te. Un šeit arī, jā. Protams, kā var saprast to domu gājienu. Jā, es tā uzrāvos uz to. Uz tiem maisiem? Jā. Bet nē, protams, ka pamatojums tam ir. Paldies. Robert, skatos, tev arī daži bildes pie sienas. Jā, es pagaidām kādas 4-5 saskaitīju savējās. Liekas, ka tev jau varētu būt stipri vairāk, jo tu jau esi ļoti bieži viesis Mākslas akadēmijā un ne tikai Mākslas akadēmijas pasākumos. Es domāju, šovakar uzzinot par Kārli Lakšu, ka viņš ir studējis, bet nav beidzis, tad es arī varu tādu nopūsties un pateikt to, ka es arī esmu bijis klātsošs Mākslas akadēmijā, bet baigi studējis, neko neesmu viņā. Tā kā kaut kāds līdz paralēlis mēs varam vilkt. Bet, protams, ka redzot šī brīža studentu bildes, man tā liekas, tajā ēkā ir vēl lielāks potenciāls, ko fotografijas mēdī var no viņas iznest. Un ceru, ka to mēs arī realizēsim savādākā veidolā, jo var arī, vēl, kas saka, ekspresīvāk. Un Lakša bildēs tas jau arī redzams, ka tur, teiksim, ir tā estētika, un tas nav tikai tāpēc, ka tas bija tikai filma, un tie bija tie gadi, bet tie bija citi ideāli. Un tāpēc arī šai brīža fotografijai, ka nevis mākslīgais intelekts uzģenerēs, kas notika Mākslīgajā akadēmijā, bet tomēr, cilvēki parādīs to, kas notika Mākslas akadēmijā. Sveiki, kā jums izstāde? Interesanti. Forši ļoti labi. Tādā mazā telpā, kā viss kopā savilkt, dažādas periodi, visu. Pirmie tie grafiķi man ļoti patīk, kā vajag forši viņi. Paldies viņiem. Kā jums? Pirmkārt, atmosfēra. Otrkārt, tas, ka ir arī glezniecība, un treškārt, ka ir labs vīns. Ko es varu pateikt? Es esmu parādā mazliet atbildi no Dzelzceļa muzeja. Es strādāju. Tu par šo izstādi labāk pastāst kaut ko. Nē, tā izstāde bija īpaši arī ar to, ka mēs bildi nopērkams, līdz ar to mēs redzējām, kādā cenā viņš ir, vai par kādu cenu fotogrāfu domā, ka viņš pirks. Šeit vienkārši ļoti interesanti un tāda, laikmetu gadu piesārņotā izstāde un, apskatāma noteikti. Laikam izsīsimā. Labi. Vispār jūtīgi, ka, ja es pārdevu Eizem Finku oriģinālu fotogrāfu.